Pēdējās 24 stundās kriptovalūtā nekas krasi nav mainījies. Bitcoins atgriezies virs 77,000, tikmēr Trumpa Truth Social atsauc kripto ETF-us, kas ir Bitcoin ETF, Bitcoin un Ethereum ETF, jo lielie tirgus spēlētāji, kā piemēram BlackRock, Bitwise un citi, piedāvā zemākas komisijas. Kārtējā lielā izplūde no Amerikas ETF-iem. Bitcoins par vakardienu vairāk kā 300 miljonu ASV dolāru outflows, jeb izplūde, un kamēr mēs dzīvojam šādos apstākļos un ticu, ka lielai daļai kriptovalūta tiek glabāta kaut kur, jo gaida to īsto brīdi, kad aktīvi pieaugs, un visdrošāk, kur glabāt kriptovalūtu, protams, ir Tanja Makā. Tās ir tādas kā 3 kartes vai 2 kartes, atkarībā kādu komplektu izvēlās, un ar promo kodu CryptoNR1 un New Year Extra 26 dabūsi 20% atlaidi Tanja Maka iegādēji.